Aizsākoties jaunajam mācību gadam, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums ZAO ikvienu izglītības iestādi Vidzemē aicina iesaistīties kādā no piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm. Jau otro gadu skolēniem ir iespēja apciemot atkrituma noglabāšanas poligonu Daibe un klātienē iepazīties, kā šeit noris darbs un kur nonāk visi Vidzemē savāktie atkritumi. Šī programma sastāv no divām daļām. Tā pirmā daļa ir, kad atbrauc šeit poligonā un iepazīstās ar šiem objektiem, ar šķirošanas līniju, ar mehāniskās priekšapstrādes centru, ar attīrīšanas iekārtām, apskatās lielo atkritumu krātuvi, kurā tātad tiek noglabāti atkritumi. Un tā ir tā pirmā daļa. Un tad otrā daļa tiek organizēta jau vides stunda, kurā tātad dziļāk mēs varam diskutēt un runāt un mācīties par atkritumu dažādām tēmām, kā piemēram atkritumu ietekmi uz cilvēku vidu un veselību. Šo iespēju mācību ekskursijas laikā izmantoja arī Katvaru skolas audzēkņi. Bērni arī interesi vēroja, kā strādā atkritumu šķirošanas līnija, kas notiek atkritumu priekšapstrādes centrā un uzdeva dažādus jautājumus par atkritumu noglabāšanas kalnu. Līdz atbraukusī skolotāji uzsver, bērniem ir jāzina, kā izmestie atkritumi ietekmē apkārtējo vidi. Pirmkārt, tas ir liels uzņēmums mums Vidzemē, un mēs visi mājasaimniecībās ražojam atkritumus, mums ir svarīgi, kur viņi paliek, un tie bērni vēl 80 gadus pēc mums skatīsies, kas ar viņiem notiek. Katvaru skolas audzēkņi jau vairākus gadus iesaistās dažādos ZAO organizētajos konkursos. Visaktīvāk skolā notiekot atkritumu šķirošana. Mēs ļoti šķirojam, un viņi to saprot, ka svarīgi ir šķirot. Tīri papīrs, kad aiziet maklatūrā un apzinās, kad skudra var nobeigties, ja viņi ielīdīs plasmasas pudelē. Es domāju, ka mēs šķirojam un mums tas patīk. Un jāteic, ka šķiroto atkritumu konkursi gadu gūst lielu atsaucību un tajā piedalās daudzas Vidzemes reģiona skolas un arī bērnu dārzi. Makalatūras, petpudeļu un citu otrais pārstrādājumu izēvielu vākšanā tiek iesaistīti gan bērnu vecāki, gan arī dažādas pašvaldību iestādes. Skolnieki un mazie bērnu dārzi bērni tātad cenšas vākt šo maklatūru un arī plasmasas pudeles. Var teikt, iepriekšējā gadā tātad tika savākts apmēram 250 tonnas makulatūras, tā kā tas ir tāds arī pietiekoši liels skaitlis, kas arī liek saprast, ka tomēr šī tēma atkrituma šķirošana ir nozīmīga. Līdzīgi kā pērn, arī šajā mācību gadā skolas aicināts piedalīties pastkartīšu konkursā. Bērndārznieki šodien varēs veidot apsveikumu kartītes uzņēmuma 15 gadu jubilejā. Savukārt vidusskolu audzēkņiem šogad būs iespēja zīmēt komiksus par atkritumu šķirošanas tēmu. Un otrs jaunais ir vides spēles. Un tā nianse ir tāda, ka gan šīm vides spēlēm šie materiāli, ko viņi veidos, ir jāizmanto šie izlietotais iepakojums. Tas ir varbūt nedaudz atšķirsies no parastām klasiskajām vides spēlēm, kur vienkārši bērni izpaužās un domā kādu spēli, bet šeit tas materiāls ir tieši šis izlietotais iepakojums. Jāpiemina, ka uzņēmums ZAO dažādas vides izglītības aktivitātes īsteno jau vairāk kā 12 gadus. Uzņēmuma mērķis ir šādā veidā mazināt poligona krātuvē noglabāto atkritumu apjomu un pēc iespējas vairāk izēvielas nodot otrreizējai pārstrādei.